tīri no citu režisoru fantāzijām. Es esmu redzējis kaut kāds dažs 3 vai 4 kaut kāds iestudējums, bet pa lielām ir es no baltas lapas. Esmu pilnīgi jauns cilvēks šajā pasaulē. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka nav kameras, nav tehniskas lietas, ir tikai mizanscēnas jāliek. Plus tas vairāk atgādina, ko Memla kino, kā taisīt. Tur viss tikai ir pārspīlēts, visas emocijas jūtas. Šeit galvenais ir, teiksim, te nevis stāstu izstāstīt, bet parādīt to stāstu caur mūziku. Tas 18. gadsimta beigas, bet tikai tas viss notiek uz revolūcijas, Franču revolūcijas notiekumu fonā, bet tas stāsts pilnīgi tas pats. Vienīgais, ka viss būs ļoti pārspīlēts, un es tikai mēģināšu kādā veidā parādīt cilvēkam to rokoko laikmetu dekadenci. Oriģināls avots ir tāds sadzīviska komēdija, es mēģināšu uztaisīt tā melno komēdiju. Mūzika ļoti skaista un vienkārši pavadīt laiku vietā, kur var ieraudzīt ko tādu, ko mēs nevaram redzēt kā par dienu, pavisam būt citā pasaulē, citā laikmetā, citiem varoņiem, teiksim, kaut kādu jaunu piedzīvojumus un jaunas iespējas. Es domāju, ka tiem cilvēkiem jānāk pēc tā.